Tā izskatās šodien terase, kā redzam, ļoti smuka dēļa grīda. Jā, es iepriekšējā video nepateicu, ka es neplānoju likt plasmas dēļas. Plasmas dēļi man nepatīk, kā viņi ir uz sajūtām. Un, koks patīk labāk, vienmēr sakot, un plasmas dēļi daudziem diezgan viņi plīst īpaši saulē. Un tā lieta, ko daram pirmo reizi, ir liekam šīs te sijas no kompozīta materiāla vai PVC. Un slīpums tā kā iet uz to pusi. Tad attiecīgi liku sijas prom no mājas, lai tas ūdens notek. Un, te, cik nu var redzēt. Bet, ir doma, kad jātīra, ka tīrīsi karčerti kaut kāds 5, katru 5, 6 izņems ārā un tad izpūtīs vienkārši. Bet, tas nebūs tik bieži. Un pirmā vieta, kur vajadzētu tam visam lūst, šeit, kur salika kopā 2 sijas, šīs te kompozīta materiāla, lai, jo bija pa īsu. Kopējais garums šeit ir aptuveni 3,40, 3,50, bet sijas pašas ir tikai 3 metri gars. Tā kā nācās stiķēt. To visu mēs taisam ar šādiem te šabloniņiem un skrūvējam ar koku skrūvēm. Tas ir tāds diskutablais jautājums, vai pietiks ar šito vītni, kas turēs. Un rekur sanāk, kāds izskatās tas profils, redzēsim, daži saka, ka salauzīs, tāpēc, ka dēls staigā, un dēls tiešām staigā, un ar skrūvēm izplašoties, saraujoties var salauzt šo te profilu, bet kas man šim profilam patika, ne tikai cena, 3 metri, 8 eiro pa 3 metriem, bet rekur tā kā es viņu lieku piecinieku uz augšu, man sanāk, ka tā skrūve ieiet šeit un vēl šeit, tā kā 2 vietās, jo cits, ko es atradu, bija ar tukšo vidu, bet 5x5. Katrā ziņā eksperiments, ko darīt. Šitie daži vēl palika pārti, ies uz nākamo teres atgriezumi. Šis katrā ziņā ļoti labs dēls, noteikti iesaka dziļo impregnāciju, jo tas viss būs zem klājas debesis. Lietutiņš līs pat taisno virsū, un tas ir pavisam kaut kas cits. Vai balkonam ir vai nav jumts. Mums jumta nav. Turklāt esam vēl paskaties iepriekšējos video tehnikas meklējumos, ko ņemt no ražotājiem un piesakot Dzīvoklis LV, kā arī paldies par laiku!